Paldies, ka esat ieradušies šodien organizētajā starptautiskajā klīniskajā konferencē, Vaivaru organizētajā, par pacientiem ar kara gaitā gūtu politraumu rehabilitācijā. Šodien šeit ir ieradušies daudzi nozaru profesionāļi, tajā skaitā no veselības aprūpes iestādēm, politiskie veidotāji, kā arī starptautiskie sadarbības partneri, lai šodien mēs kopā dalītos pieredzē un viens otram mācītu to, ko mēs esam apguvuši, kā arī lai diskutētu par to, kas tad ir aktuāls un kāpēc iespējas labāk mēs varam rehabilitēt par rehabilitācijas iespējām pacientiem ar smagām traumām. Aicināšu teikt uzrunu Nacionālā rehabilitācijas centra valdes priekšsēdētājai Ilzei Viņķelei. Jā, lūdzu, tā, mikrofons. Tā, mikrofons man ir kabatā. Tā, lūdzu. Labrīt, Dobrava ranku. Paldies, ka esat šeit Rīgā Latvijas Universitātes zinātņu mājā šajā dienā, kas veltīta cilvēkiem ar kara darbībā gūtām politraumām, viņu ceļam uz atvesļošanos un profesionāļiem, kas palīdz šo ceļu iet. Manā daudzu pasākumu atklāšanas pieredzē šis ir pirmais, par kuru es no sirds būtu gribējusi teikt labāk, lai tas pasākums nebūtu noticis. Labāk, lai mums šādu konferenci nebūtu bijis jārīko un labāk, lai mēs šo pieredzi vispār nebūtu ieguvuši. Bet kā dzīvē mēdz notikt, nevienmēr notikumi ir atkarīgi no mūsu vēlmēm. Un šādos gadījumos nākošā labākā izvēle ir sadarbība, atbalsts un iespēja mācīties vienam no otra. Pirms 4 gadiem Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā valstī Eiropas vidū izmainīja arī mūsu mediķu un rehabilitācijas speciālistu ikdienu. No abstraktām ziņu lentēm karš kļuva par ļoti konkrētiem cilvēkiem, ar ļoti konkrētām traumām, ar sadragātiem kauliem, ar zaudētām ekstremitātēm, ar smadzeņu bojājumiem. Un tie ir nevien karavīri, tie ir brīvprātīgie, civiliedzīvotāji, bērni. Un Nacionālais veselības centrs Vaivari šajos gados ir bijis daļa no Latvijas atbalsta Ukrainai. Mēs esam uzņēmuši ievainotos karavīrus, mēs esam strādājuši ar viņu sāpēm, ar bailēm un cerībām. Mēs kopā esam mācījušies ar ukraiņus kolēģiem un pielāgojuši savas sistēmas tam, kam patiesībā neviens pilnībā nevar būt gatavs. Katrs pacients, kurš atgūst spēju sēdēt, staigāt, strādāt, mīlēt un sapņot, ir maza, bet reāla uzvara pār to, ko karš mēģina iznīcināt. Šodien šajā konferencē mēs esam sanākuši kopā ārsti, rehabilitācijas speciālisti, psihologi, ergoterapeiti, protezēšanas un ortopēdijas speciālisti, sociālie darbinieki, valsts un nevalstisko institūciju pārstāvi no Latvijas, no Ukrainas un no citām valstīm. Un mūs vieno pārliecība, ka rehabilitācija nav tāds pēdējais posms, bet gan tā ir neatņemama atvesļošanās procesa daļa, kas sākas akūtajā fāzē un turpinās tik ilgi, cik vien ir nepieciešams. Šīs dienas programmā ir plašs kara traumu tvērums, no dzīvību glābjošas akūtas rehabilitācijas un intensīvās terapijas līdz psiholoģiskajam atbalstam bijušajiem gūstekņiem, sarežģītu smadzeņu bojājumu, pacientu aprūpei, subakūtai un ilgtermiņa rehabilitācijai, tehniskajiem palīglīdzekļiem un pat līdz paralimpiskajam sportam. Tas atspoguļo mūsu kopīgo izpratni par to, ka cilvēka atveseļošanās nav tikai par ķermeni, tā ir par identitāti, par attiecībām, iekļaušanos sabiedrībā un ticības atgūšanu savai nākotnē. Slava Ukraini, gerojam slava! Paldies! Paldies! Paldies Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari valdes priekšsēdētājai Ilzei Viņķelei. Kā nākošo teikt
ievadvārdus aicinu Latvijas Veselības ministrijas parlamentāro sekretāri Līgu Āboliņu. Līga laikam vēl ir ceļā. Labi, skatīsimies, kas mums ir tālāk. Aicināšu Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieci Elīnu Celmiņu. Elīna ir ieradusies, jā. Labrīt. Lūdzu. Labrīt. Es esmu Labklājības ministrijas, kura pārstāv cilvēku ar invaliditāti, politikas jomu un arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomu pārstāvis šodien šeit. Un es gribu teikt lielu paldies Nacionālajam rehabilitācijas centram Vaivar par šīs starptautiskās konferences organizēšanu, jo šajos nenoteiktības pilnajos laikos sadarbība, kurā pulcējas dažādu jomu un nozaru pārstāvi, ir tas, kas ļauj paskatīties plašāk nekā vienas nozares ietvaros un sasniegt arī rezultātus plašāk nekā tikai vienas nozares ietvaros. Šī konference ir apliecinājums starpdisciplinārai, multiprofesionālai un starptautiskai sabiedrībai. Un karš nenoliedzami ir licis mums mācīties ļoti daudzas lietas, kā plānot citādāk, kā sadarboties citādāk, kā mērīt rezultātus citādāk un kādus rezultātus vispār uzstādīt, jo runa vairs nav tikai par fizisku spēju atgūšanu, bet arī sociālu un profesionālu spēju atgūšanu, kā atgriezties atpakaļ dzīvē, darbā, ģimenē, sociālajās aktivitātēs, un tas nebeidzas tikai ar medicīnisko pusi un fizisko spēju atgūšanu. Un es domāju, ka šodienas laikā stāsts būs arī par šo daļu, un tāpēc mēs esam šeit un cieši sadarbojamies tad, ja mums tāda iespēja ir, un mēs to labprāt darām. Rehabilitācija nav tiešām tikai medicīniskā puse, tā ir arī sociālās drošības, cilvēktiesību un noturības jautājums. Un tāpēc pāreja starp medicīnisko un sociālo ir īpaši svarīga, lai cilvēks pēc tam orientētos uz savu dzīves kvalitāti, nevis paliktu ar brīnišķīgi veiktu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu, kas ir pabeigts visaugstākajā iespējamā līmenī, bet viņa dzīves kvalitāte paliek joprojām nesasniegta, jo viņam nav ticis sniegts tas secīgais atbalsts, lai viņš spētu atgriezties ģimenē, darbā un sociālajā dzīvē. Tāpēc es pateicos par iespēju būt šeit. Vislielākā cieņa Ukrainas kolēģiem. Mēs esam sociālajā jomā uzņēmuši cilvēkus no Ukrainas tieši ar invaliditāti sociālo pakalpojumu pusē. Mums ir diezgan cieša sadarbība, cilvēki dzīvo pie mums Latvijā sociālās aprūpes institūcijās. Tur ir tā joma, kur mēs visvairāk esam iesaistīti, bet arī ar Vaivariem mēs sadarbojamies tieši tehnisko palīgu līdzekļu jomā. Un tāpēc mēs esam likumsakarīgi, ka mēs esam šeit, un paldies par iespēju un visiem ražīgu dienu, platformu sadarbībai un jaunas atziņas un iespējas. Veiksmīgu darbu! Paldies! Paldies Elīnai Celmiņai, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniecei par ievadvārdiem. Aicināšu arī izteikties ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieku Juri Poikānu. Labrīt, Juri, es domāju, droši šeit var. Var arī šeit, jā. Kā ārtāk? Ir. Labrīt, dobro ranku. Paties prieks piedalīties patiešām šī svarīgā pasākuma atklāšanas ceremonijā, un tiešām arī liels prieks, ka ārlietu ministrija pastāvīgi atbalsta Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari darbību un attiecīgi arī šo pasākumu. Turpinās Krievijas pilna mēroga agresijas 5. gada diena, un to, ko jau atzīmēja Ilze, iet bojā cilvēki, gan militāri personas, gan civiliedzīvotāji, gan bērni, un attiecīgi ir nepieciešama palīdzība. Latvijas valdība kopš 22. gada ir kopā ar iedzīvotājiem, mēs esam ziedojuši Ukrainai vairāk nekā 1 miljārdu eiro dažāda veida atbalstā, kas ir nelielai valstī, protams, ļoti liels atbalsts. Un es gribētu uzsvērt, ka neraugoties uz to, ka šī ir kara darbības 5. gada diena, gan valdības, gan sabiedrības atbalsts Ukrainai faktiski paliek tajā pašā līmenī. Mēs redzam, ka daudzās Eiropas sabiedrībās iespējams ir kaut kāds nogurums. Latvijā šāda noguruma nav,
un es gribētu apliecināt, ka mēs šo atbalstu attiecīgi arī turpināsim. Varbūt nedaudz, ko mēs vēl darām paralēli rehabilitācijai, tas ir Ukraiņu draugiem. Katru gadu mēs nododam Ukrainas aizsardzības drošības vajadzībām dažāda veida ekipējumu un bruņojumu 0,25% no iekšzemes koprodukta apmērā. Šajā ziemā mēs aktīvi atbalstījām Ukrainu, nosūtot gan ģeneratorus, gan dažāda veida teltis, lai mazinātu to efektu, kas bija Ukrainas iedzīvotājiem, ņemot vērā smago ziemu. Un es teiktu, ka Nacionālās rehabilitācijas centrs Vaivari, atkal piekrītu direktorei, ir daļa no visas šīs lielās atbalsta sistēmas. Un Vaivari atbalsta Ukrainu, uzsāka šo atbalstu vēl pirms pilna mēroga agresijas. Tajā brīdī, kad es strādāju Kijevā kā Latvijas vēstnieks, mēs uzsākām šo rehabilitācijas programmu, un es atceros pirmo reizi, kad vēstniecībā viesojās jau bijušie pacienti Vaivaros, viens no tiem ukraiņu karavīriem man atklāti pateica, ja nebūtu Vaivaru atbalsta, es iespējams nekad nestaigātu. Faktiski Vaivari uzlika viņu uz kājām. Un es teikšu, šodien Vaivaru uzliek uz kājām ne tikai šo karavīru, bet vēl vairākus simtus cilvēku pa šo laiku. Tāpēc ārlietu ministrijai mēs nevarētu šajā gadījumā atbalstīt Ukrainu bez to visu mūsu partneru atbalstu. Un šajā gadījumā, protams, milzīgs paldies Nacionālam rehabilitācijas centram Vaivari par šo visa veida atbalstu un par šo sadarbību, attiecīgi, kas mums ir bijusi vairāku gadu garumā. Es pateikšu dažus vārdus українською валода і наприкінці кілька слів українською мовою. Хотів би привітати особливо усіх гостей з України. Я дуже радий, що ви сьогодні знайшли час долучитися до цієї конференції. Ми дуже раді, що ми можемо вам допомогти. Я добре розумію, яка є ситуація в Україні, що ви відчуваєте. І я дуже радий, що ви маєте сьогодні можливість, може бути не тільки сьогодні, провести кілька днів в мирній атмосфері. І дуже сподіваюся, що проведення цієї конференції і що сьогодні буде обговорюватися, теж додасть такі додаткові елементи нової інформації для зміцнення теж медичної системи в Україні. Дуже вам вдячний. Для нас гордість вам допомагати разом до перемоги. Paldies! Paldies Jurim Poikānam, ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniekam, un paldies arī par atgādināšanu par to, cik daudz tātad mēs Latvija sadarbojamies ar Ukrainu, un kā arī Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari jau kopš 2014. gada tātad uzņem un ir iet roku rokā ar Ukrainu un ar Ukrainas karā cietušajiem. Kā nākošo aicināšu pateikt savus ievadvārdus arī aizsardzības ministrijas aizsardzības padomnieci medicīnas nodrošinājuma jautājumos Birutu Kleinu. Jā, droši Biruta, dodiet roku. Jā, jums ir tā, lūdzu. Godātie konferences dalībnieki, es gribu pateikt lielu paldies Vaivariem par uzņēmību un par visu ieguldīto darbu kopā ar sadarbības partneriem, kopā ar Ukrainas pusi, kopā ar ārlietu ministriju, organizējot tiešām tik ļoti vajadzīgu un tik ļoti nepieciešamu konferenci, kur Ukrainas puse var padalīties savās zināšanās par reālo medicīniskās palīdzības rehabilitācijas sniegšanas sistēmu valstī, kura reāli šobrīd ir kara darbības zonā jau vairākus gadus. Un tā nav teorija, tas viss ir izdzīvots caur savu veselības aprūpes sistēmu un daudziem cilvēkiem palīdzēts. Un tātad mēs dzīvojam šobrīd pasaulē, kas mainās ātrāk nekā jebkad agrāk. Vidē, kur notikumi attīstās ļoti dinamiski un bieži vien neprognozējami. Līdz šim Eiropas valstis veselības aprūpes sistēmu ir plānojušas vairāk
tādam miera laikam, ikdienas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Lai gan arī šajā jomā netrūkst izaicinājumi, jo tomēr demografiskā situācija visās valstīs ir tāda, kāda tā ir. Ir arī ārstniecības līdzekļu piegādes pārāvumu realitāte arī jau ikdienā šobrīd. Realitāte ir cilvēku resursu trūkums, un ar to visu jātiek galā jau ikdienā plānojot iespējami labākos veselības aprūpes pakalpojumus saviem iedzīvotājiem. Jo galu galā veselības aprūpes sistēmas mērķis ir nodrošināt visaptvarošu un vislabāko iespējamo medicīnisko palīdzību visiem. Bet tā šobrīd izskatās jau ir tāda ideālās pasaules mēraukla, jo šobrīd dienas kārtībā tomēr nāk arvien jauni izaicinājumi, kur liek mainīt domāšanu un tajā skaitā mainīt veselības aprūpes sistēmas plānošanas principus. Jo jādomā ir par katra darbinieka, par katras iestādes un veselības aprūpes sistēmas kopā kā sistēmas noturību krīzes gadījumiem un ne tikai īslaicīgas krīzes gadījumiem, kā tas ir plānots šobrīd, ņemot vērā miera laika situāciju, kāds gadījums kaut kur mēs mobilizējam resursus, piesaistam resursus un visu to atrisinām. Kā mums parādīja jau Covid laiks, plaša mēroga krīzes gadījumā, kad iesaistīta visa valsts, kad iesaistītas apkārtējās valstis, šādi risinājumi ir ļoti grūti realizējami. Nav to papildus līdzekļu, ko piesaistīt, un ir jāiztiek ar to, kas ir, un pat ar vēl mazāk, kā ir plānots ikdienā un kā ir pieejams ikdienā. Un šis ir jauns izaicinājums, un ja skatās uz veselības aprūpes sistēmu kopumā, tad, protams, dzīvības glābšana ir pirmais etaps, neatliekamā medicīniskā palīdzība, intensīvā terapija, pacienta iešana cauri visam veselības aprūpes sistēmas ceļam, līdz tiek atgūta veselība, bet rehabilitācija ir ļoti nozīmīgs un svarīgs posms, lai cilvēks tiešām ne tikai būtu izglābts, bet arī spētu funkcionēt. Un to visu varēja redzēt arī Ukrainā, apmeklējot rehabilitācijas centrus, kurus gan Irpiņā, gan citās vietās ir nācies apmeklēt, cik daudz tiek ieguldīts un kādi rezultāti tiek sasniegti strādājot. Jo, trauma tā ir sekundes 10 daļa, bet sekas ir mēnešiem, gadiem, reizēm visu atlikušo dzīvi. Un Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari ir vadošā iestāde valstī, kurai jau ir pieredze tiešām arī Ukraiņu pacientu rehabilitācijā, kas ir ļoti atzīstama pieredze tādu kopējo secinājumu izdarīšanai, arī visas veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanai un piemērošanai krīzes laikiem un to vajadzību izpratnē, kuras varētu būt šādā situācijā. Un svarīgi, protams, ir starpnozaru sadarbība, tāpēc arī šeit, es domāju, ka tribīnē ir aicinātas citas nozares, gan ārlietu ministrija, gan labklājības ministrija, gan veselības ministrija, kur kaut kur ceļā, arī aizsardzības ministrija. Un tikai kopējā sadarbībā tad arī var tos labos rezultātus sasniegt. Un es vēlos pateikties ikvienam, gan Vaivaru darbiniekam, gan Ukrainas rehabilitācijas sistēmas darbiniekiem, kas ikdienā strādā ar cilvēkiem, kuriem nepieciešama rehabilitācija. Tajā skaitā ar tiem, kas ir pārcietuši kara traumas un kas ir īpaši sarežģīti gadījumi. Un tas ir vairāk nekā tikai darbs vai tikai profesija. Tas ir ārkārtīgas cilvēcības, pacietības, noturības apliecinājums. Un viss tas kopumā ir profesionalitāte. Paldies!
Paldies! Paldies Birutai Kleinai, aizsardzības ministrijas aizsardzības padomnieces medicīnas nodrošinājuma jautājumos par dalīšanos, par pateicības vārdiem un par dalīšanos ar pieredzi. Tā, pēc programmas mums aicināšu savus arī ievadvārdus izteikt Ukrainas pagaidu pilnvarotās lietvedes Latvijas Republikā Katerina Pasinčuka. Katerina. Доброго дня. Labdien! Вельмишановні учасники конференції, Godātie пані та konferences панове. dalībnieki, dāmas un Насамперед kungi, дозвольте vispirms щиро ļaujiet подякувати patiesi латвійській pateikties стороні Latvijas за pusē організацію par цієї šī надзвичайно pasākuma важливої міжнародної organizēšanu, конференції, присвяченої kas реабілітації ir пацієнтів veltīts з воєнною pacientu політравмою, rehabilitācijai. невідкладної допомоги до довгострокової підтримки. Для України Ukrainai šī tēma ir ne tikai profesionāls izaicinājums, bet arī ikdienas realitāte tūkstošiem Ukrainas karavīru, veterānu un civiliedzīvotāju. Iedzīvotājiem nepieciešama kompleksā ārstēšana un fizikāla rehabilitācija, psihoemocionāla rehabilitācija, sociālā adaptācija un arī pavadība. Un šajā kontekstā mēs īpaši vērtējam Latvijas Republikas secīgu atbalstu šodien Latvijā. Iztenojas valsts programma, kas ir veltīta Ukrainas civiliedzīvotāju rehabilitācija, arī karavīru rehabilitācija, arī atbrīvotajiem no gūsta. Un tas notiek vislabākās medicīniskās iestādēs, gan Austrumu kliniskā universitātes slimnīca, gan traumatoloģijas klinikā, gan Nacionāla rehabilitācijas centrā, vai arī gan Jaunķēmaru rehabilitācijas centrā. Un sakoties Krievijas pilnmēroga agresijas 22. februāra 22. gadā, Latvijā uzņēma jau 971 karavīru aizstāvi. Tikai 25. gadā palīdzību saņēma, 26. gadā saņēma jau 145 cilvēki. Un Ukrainas vārdā es gribētu izteikt patiesu pateicību Latvijas valdība, veselības ministrijai, ārlietu ministrijai un visām medicīniskām iestādēm, ārstiem, rehabilitologiem, brīvprātīgiem, kas ikdienā palīdz mūsu cilvēkiem atgriezties pie dzīves. Cik man ir zināms, šodien Latvija atrodas 12 speciālisti projekta ietvaros, kuru organizē Vaivari sadarbībā ar Ukrainas medicīniskām iestādēm. Daļa ir šeit zālē. Labdien! Un šis projekts, kuru finansē ārlietu ministrija, Ukrainas atbalsta programmu ietvaros, šīm projektam ir liela praktiskā un strateģiskā nozīme. Tās ir virzīts ne tikai lai iepazīstinātu Ukrainas speciālisti ar Latvijas rehabilitācijas praksēm, bet arī ir domāts, lai veicinātu ilgtermiņa sadarbību. Un īpaši vērtīga ir Latvijas pieredze, rehabilitācijas pieredze tādiem pacientiem, kam bija ekstremitāšu amputācijas, kam ir nepieciešama psiholoģisks atbalsts, gan arī mēs vērtējam veterānu ilgtermiņā pavadību. Mēs esam pārliecināti, ka profesionāla solidaritāte, kopīgas mācības, gan arī prakšu apmaiņa palīdzēs mums formēt mūsdienīgu rehabilitācijas sistēmu. Un mēs varēsim atbildēt šodienas kara izaicinājumiem. Ukraina augsti novērtē, ka Latvija mūs atbalsta ne tikai militārā un ekonomiskā kontekstā, bet arī humānā kontekstā palīdz mums atjaunot veselību un cilvēku nākotni. Paldies visiem klātesošiem par jūsu darbu, par jūsu profesionalitāti un Ukrainas atbalstu. Dievs svētī Latviju, slava Ukrainai! Liels paldies Katerinai Pasinčukai, Ukrainas pagaidu pilnvarotā lietvede Latvijas Republikā. Un tagad paskatīsimies, arī pieslēgsimies Zoomam
kur mums uzrunu teiks medicīnas nodaļas departamenta vadītāja no Veselības ministrijas Ukrainā Valērija Soročan. Good morning, dear colleagues. Labrīt, dārgie kolēģi! Mums ir liels prieks būt pie jums un paldies par šo sirsnīgo uzaicinājumu un iespēju pateikt savu vēstījumu arī Latvijai. Kopš Krievijas agresijas sākuma, kas faktiski sākās 2014. gadā un tad pilna mēroga iebrukums 22. gadā, mēs esam redzējuši, ka tiešām dramatiski pieaug vajadzības tieši pēc rehabilitācijas pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti mūsu cilvēkiem. Tas tieši rehabilitācijas jomā, un pēdējo 10 gadu laikā Ukrainā rehabilitācijas sistēma ir radikāli mainījusies. Mēs esam virzījušies no vecmodīgām pieejām, kas mantotas no Padomju Savienības, no ierobežotas izpratnes par rehabilitācijas nozīmi un no fragmentētās infrastruktūras. Mēs virzāmies uz modernu sistēmu, kas ir tiešām pierādījumos balstītā prakse. Un šodien mēs gribētu nodrošināt multidisciplinārus rehabilitācijas pakalpojumus, kas sākas pēc iespējas ātrāk jau akūtajā ievainojuma posmā, un pēc tam turpinam nodrošināt aprūpi gan hospitalizācijā, gan arī sabiedrībā balstītā aprūpē. Šo pēdējo gadu laikā esam izveidojuši lielisku rehabilitācijas pakalpojumu tīklu, un šobrīd mums ir 588 medicīnas iestādes dažādās Ukrainas reģionos, kas nodrošina rehabilitācijas pakalpojumus gan stacionāri, gan ambulatori, un arī tātad sabiedrībām. Šobrīd mēs nodrošinam apmēram 17,000 rehabilitācijas terapijas sesijas dienā, un tas ir 6 vairāk nekā tas bija 22. gadā. Un mums ir arī vairāk nekā 12,000 rehabilitācijas komandu, kas strādā visā valstī. Esam apņēmušies nodrošināt mūsu pacientiem ne tikai militāru personām, bet arī civilīdzīvotājiem modernu pieeju rehabilitācijas aprūpē. Un, lai mēs to nodrošinātu, mēs lielā mērā tiešām koncentrējamies uz darbinieku apmācību, labāko praksi, un tas mums dod iespēju izaugt un arī modernizēt rehabilitācijas sistēmu. Veselības ministrija nepārtraukti sadarbojas ar starptautiskiem partneriem, jo mums domājam par rehabilitācijas speciālistu attīstību, un Latvijai šo partneru vidū ir īpaša vieta, arī mūsu sirdīs Latvijai ir īpaša vieta. Daudzus gadus Latvija ir bijusi tiešām tas Eiropas centrs Ukrainas pacientu rehabilitācijai un ārstēšanai. Un Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivare ir kļuvis ne tikai par vietu, kur ukraiņi saņem ārstēšanu un rehabilitāciju, bet arī tas ir ļoti svarīgs profesionālās attīstības centrs tieši Ukrainas rehabilitācijas komandām. Kopš 22. gada vairāk nekā 250 speciālisti ir piedalījušies apmācībās un arī šādās profesionālos apmaiņas braucienos. Šodien Ukrainas profesionāļi iegūst vērtīgu klīnisku pieredzi, un tas palīdz attīstīt rehabilitācijas sistēmu Ukrainā. Un noslēgumā mēs esam arī ļoti pateicīgi par šīs konferences rīkošanu, kas nodrošina ļoti vērtīgu platformu zināšanu apmaiņai, profesionāļu dialogam un arī sadarbībai starp Latvijas un Ukrainas kolēģiem. Mēs no sirds novērtējam jūsu atbalstu, jūsu draudzību, un mēs tiešām arī ceram, ka mēs turpināsim savu sadarbību. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Paldies, ka atvēlējāt laiku un sniedzāt mums jaunāko informāciju par pašreizējo situāciju.